Just listen. Čau visiem manā UB moto kanālā. Nu ko, draugi, sen mums nav bijuši vidiki par mašīnām, par močiem. Jā, jo tiešām nav laika. Es strādāju citā vietā un tad es apakaļ tur strādāju atkal un tā kā nav īsti arī laika filmēt. Bet esmu izdomājis, ka vajag uzķūnēt semīti, jā, 65. vajag uzķūnēt. Vajag sasēdināt un sakrāsot diskus, jaunas riepiņas salikt un lai smuki līdz arciņai, nevis tā kā iebāž kuloku iekšā. Tā kā saka citos vidikos švābe, ja nav sēdinājumi, tas jau nav bēmas pareizi. Tā kā labi, tas būtu tā. Tā kā jā, izdomāju pa lielam sasēdināt 65. Šinī vidikā mēs pirkšu atspers, krāsosim diskus, redzēsiet kādā krāsā, varbūt variet ierakstīt komentārā, kādā krāsā būs diski. Un jā, pirkšu riepas, bet nākamā epizodē jau redzēsiet, ka visu ārdīsim ārā, liksim kopā un redzēsiet gala rezultātu, jā. Bet tas būs bišķi vēlāk. Tā kā jā, patiks vidiks, uzliec, protams, laiku, abonē kanālu un davai, laižam skatīties. Būs, domāju, interesants vidiks, tā kā davai, skatamies. Loftets.de. Šeit var pasūtīt jebkurai mašīnai atspers, coilovers, visu, ko vien sirds vēlās uz visām mašīnām. Šito firmu iesaku, ļoti laba. Man ir bijušas vairākām mašīnām, es līdz šitās te atspers. Man ļoti patīk un pat ir mīkstāks. Mašīna, kad ir sasēdināta, ir daudzreiz mīkstāka nekā ar standarta atsperiem. Tā kā jā. Labi, ķersimies pie lietas, kur ejam iekšā, shop, atrodam mašīnu kāda jums ir, manā gadījumā BMW, E65, atrodam rekuru 7. sēriju, rekuru uzliku coilover kits, suspension springs, manā gadījumā man vajag springs, un uzliekam es laikam ņemšu 40, es likšu, pastīsimies, ko piedāvā, vispār rekuru E65 uzliekam. Jā, un ko mums piedāvā? Reku mums ir visādi varianti ar atspērēm. Tā rekur ir, šeit ir sēdinājums rekur apakšā, rekur te var redzēt, un, protams, arī cena. Cena tīri simpātiska, nav nekas dārgs. Un, protams, es domāju, ka es ņemšu, sākumā man likās, ka es ņemšu varbūt šīs. Te ir 45 uz 35, priekšā 45 mm sēdā, aizmugurē 35, bet es domāju, ka es ņemšu 45, 20, lai nav pārāk iekšā arkās. Tā kā jā, šitas it kā 30 uz 20, tas, man liekas, ka pamaz būs. Tā kā, protams, te reku ir modelis no 700 līdz 750, dīzels un viss der. Dimandi, visiem modeļiem, tad jau 65. Tā kā jā, reku šito te mēs liekam grozā un pērkam reku ar visu sūtēšanu, tikai 7 eiro maksā, tā kā nav tik traki. Tā kā jā, liksim virsū šitās te atspers. No Lofteca, viņas tādā pelēkā krāsā, ko redzēt. Un liksim virsū, es domāju, tad jau. Esmu saņēmis arī atsperes, jā. Un reku viņas ir. Loftets Sportfarkenberke. Vācu kvalitāte. Jā. Šitās te mums īstās atsperies Loftets. Paimsim nazīt, atgriezīsim vaļā jau. Pastīsimies kopā, kādas viņas mums izskatās. Kas tad te mums ir? Opapā! Jā, to itās nolikšu nazīt, izvilkšu ārā. Reku mums ir aizmugurējās atspers. Loftets 20 mm sēdinājums. Un, protams, arī priekšējās atspers ar. Priekšējās mums ir ar 45 mm sēdinājumu. Jā, reki ir 440 Loftets, 45 mm, jā, tā kā liksim viņus virsū. Un tad jau redzēs, kāds tur beigu galā iztīsies tas rezultāts. Bet
Domāju, ka būs baigi labi. Paņemšu tagad metrumēru. Tūlīt pārvietosimies uz citu lokāciju, kur bišķi taisnas normāls ceļš un pamērīsim, cik mums tagad ir no zemes līdz arkai. Un tad jau, kad uzliks šitās vēlāk, pamērīsim atkal, cik tam mums beig galā ir sanācis tur. Tā kā jā, davai pārvietojamies citu lokāciju un pamēram tūlīt, cik tur ir gal galā. Ko, esam jau citā lokācijā jau. Reku mums arī bumerīs stāv, baigi netīrēs. Viss ir netīrs, jāmazgā, jātīra. Bet nu, nav šoreiz tās pa tīrību. Skatāmies, kā viņš izstās tagad, kāda augstumā ir aizmuguri mums. Šitā te, var teikt, apmēram varam iebāzt kulaciņu iekšā. Jā, un arī priekšā ar tas pats. Šitā te vat izstās. Un otrā pusē arī kaut kā šitā te izstās, cik var redzēt. Jā. Ko, aiziesim, pamērīsim. Paņemsim šito pusi, sākumā samērīsim. Var teikt 73 mīnus 4,5 centimetri mums būs 69, 68,5. Un tad teorētiski jābūt tai mašīnai būs šeit kaut kur apmēram šī vietā. Arī 73 plus mīnus. Un te būs mīnus 2 centimetri. Tā viņš arī būs kaut kur šitien te. Bet nu, gan jau, ka tā asfara būs bišķi zemāk, es domāju, iztīsies tas viss pasākums, tad viņš viss tur kopā būs tā smuki līdz šejienei. Nebūs ne pārāk zems, ja arkās nebūs iekšā, es domāju, kad arī jau man ir tādas atspēres bijušas, ir īstenībā ir komfortablāk braukt ar tām sēdinātajām atspērēm, nezinu, kāpēc tā ir. Tā kā jā, uzliksim virsū un tad jau redzēsim, kā tur būs iztīsies un kā būs braukšana. Bet es domāju, atspēres es likšu virsū tad, kad būs, kad likšu virsū diskus. Diskus arī savākšu, parādīšu kādā krāsā, un diski būs sakrāsot. Jā, diskus parādīšu jums. Drīz braukšu pakaļ diskiem arī būs kādā krāsā, samontēsim riepas, parādīšu kādas riepas es nopircis. Un jā, un tad jau domāju, tas parādīšu jums to mašīnu, redzēsim, parādīšu, kā jaucam ārā, visu liekam. Un tas gala rezultāts būs uz tiem 20 diskiem uzlikšu, kā iztīsies. Man jau stāv diski salikt, viss riepas nomantēts, šitās ies uz pārdošanu. Ja kādam vajag rakstiet, var teikt, pilnīgi jauns. Šitās stirgošanos 275, 3520. Ķīnietis ir, bet jā, man ir pasūtīts jauns riepas būs. Tās parādīšu kādas vēlāk, ja šitos diskus tūlīt krāmēšu iekšā. Noteikti ierakst komentārā, kādā krāsā viņi būs. Tā jā, šitie te 20 ieciņi ies prom, jo viņi briesmīgi. Te ir viss laka lobās nost. Šitie. Tā kā šitie ies uz krāsošanu. Viss tik tā. Nav smuki, visi tie kaņķiki. Gribās, lai visi čotki, tā kā jā, šitos krāmē iekšā. Semītim jau ar bagažnieciņš vaļā, ārā mums ir tumšs vēl. Tā kā jā. Labi, krāmēs iekšā un tad jau vēlāk parādīšu, kas tur tālāk, kur vedīšu krasot un tā tālāk. Davai, skatamies. Kur diski mums ir salikti jau. 3 tur uz vienu te iestūķēju. Protams, bratuks skan. Jā, labi, taisam semāru ciet un laižam pie džekiem. Kā tas tāsim diskus. Nu, ko jau esam Rīgā, jau tojamies un man vēl jāiebrauc vienā vietā, būs laikam 65. ir basto izbeidzies, jā, spiež, nekas nenotiek. Nu, neizdegās vai basto. It kā uz pulta strādā, viss, bet nekas nenotiek, jā, aizdīšu pie tāda firma, nezinu, auto svītriņa sildītāja laikam, jā. It kā ņemās viņi ar basto, bet nezinu, kādas atsauksmes, te jau redzēs, varēs kaut ko sataisīt vai nē. Iebraukšu tūlītās pie viņiem, atstāšu autiņu, un te jau neko tad tālāk došos, atstāšu diskus, jā, un diskus krāsošu, jā, bija
Nu, redzēsiet tūlītās, tā kā nevajag laižam. Viņa mani nomāk, un es nezinu, kur likties, visus tilts decināšu, jo no apsolīta rītdien mums. Viņa mani nomāk, un es nezinu, kur likties, visus tilts decināšu, jo no apsolīta rītdien mums. Es atbraucis jau šito vietu, kur to autonomu varēs attaisīt. Tikai nesaprotu, kur te jābrauc vēl. Tā temuši, varbūt, nezinu. Varbūt te kaut kur ir tā vieta, bet kaut kāds šķūnis ir, bet nu, skatīsimies tūlītās, kur mēs te esam iebraukuši. Auto tonēšana, tad nebūs laikam tā vieta. Nu ko, mašīna atstāja šeit. Pārliku diskus tīriko. Paņēmu CTB un peroči laidīšu. Tagad laidīsim, atdosim diskus. Tā, braukšu uz blastu. Jā. Neesmu nekad krāsojis blastā, gribu paprovēt tur, kā ir kā krāso. Tā kā neko, gāzēm uz blastu. Nu ko, tūlītās arī būšu pakaļ riepām, savākšu riepas laikam, jā, un aizvedīšu astāšu pie blasta, lai stāv, jā, lai es varu uzreiz viņu samontēt, un es varu uzreiz paņemt tās ar visiem diskiem kopā. Jā, tagad laižu jau rekur pēc rieptiņām. Lietas peļķēs, vara sausei, jo vēlos ar viņu dejot. Pēdējos dēļ apmulsuši esam kopā, to tik no māks, prasa viņa. Es tagad slēdzos nost, es iešu pakaļ riepām, parādīšu, kādas riepas nokrīt. Tā, reku draugi ir iekšā. FX Sport triangle, 245, 40, 20 būs priekšā. Šitās te smuks Āna Bortiņš. Tās teikšu, baigi labi būs. Parādīšu vēl aizmugurē. Rekur ir aizmugurējās. 275, 35, 20. Arī tāda liela kaņķika. Es domāju, būs baigi labi. Labi. Kamēr savus dzīves ruleties kapāju, viņas abas mājas sāk saukt par Liepāju. Reizēm liekas viņa mani nomāl un jūt. Halo, halo, mums ir vietas, kur būt. Siltās dienas laikam vienā maisā stākot vajag, lai ir karotes kopā dusēs var mazgāt jodi maigi. Aitek reizēm no šiem tekstiem dak man pašam baig. Tagad jāpagaida, kamēr atnāks. Kādi diski visādi. Tāda uzgaidāmā telpa. Tur arī ārā diski ir. Aiziesim vēlāk parādīšu. Es arī nonācu pie disku slendiņa. Tā te ieraksti komentārā, kuru krāsu krāsošu. Labi, laižam. Ko, draugi, mums jau ir pienācis vakars, beidzot es sagaidīju mašīnu. Man autonomka ir sataisīta. Jā, izrādījās bija, uztaisot diagnostiku, bija beigas pie motora, tāda saucamā pompa pa krieviski, nezinu, sūknis laikam. Viņam ir divi sūkņi, viens ir lejā pie riteņa, viens pie motora. Laikam tas no šitā tās pompas, kas ir pie motora, viņš iet cauri antifrīz, kas dod uz pečku siltumu. Man nebija ne siltums, man āsma nekas vispār nebija, viņš tā kā visu laiku vēs bija, un tas laikam tur tā kā čakarējās, un viņš ar to arī automātiski nobloķēja otru sūkni un visu to pečku lejā. Un nekas tur nestrādāja. Tā kā jā, viss sataisīts, bet tas tikai izmaksāja nieka 200 eiro. Nē, es smējos, īstenībā baigi lēta nav, bet es domāju, tur džeki vairāk par darbu paņēma, bet man vienkārši vajadzēja steidzīgi. Jā, bet viss ir sataisīts, jā, un viss ir kārtībā, pečki iet, tā kā jā, man varbūt bišķi paveicās.
kad nebija jāņem nost lejā visa Antonomka, tur viss jāņemās, vēl tur varēja būt vadības bloks beigts tai pašai Webasto, un tā kā pa lielam paveicās tikai sūknīt samainīju un visu pa lielam. Tā kā tālūk. Labi, tagad pārvietosimies jau uz citu lokāciju, skatāmies tālāk. Davai! Draugi, 65. stāvreku apsnidis, jā. Ir atkal jauna problēma. Vecā problēma, kā redzējāt, Antonomku sataisīja, bet atkal neiet. Domāju, problēma ar akumulātoru, tā kā reku man rokās ir testers. Tūlīt pavērsim vaļā, pamērīsim, cik viņam ir spriegums. Jo atkal bija nobloķējusies Antonomka. Es domāju, atkal jāzvan mēsram, kas pa figņu. Bet aizbrauc pie čomu, pieslēdzām kompi, bija nobloķējusies. Atbloķējām vaļā. Aķis jau bija salādējies. Aķis rādīja ļoti labus rezultātus. Tagad viņš ir augsts pastāvēs. Tūlīt pieslēgsim, pastīsimies, cik rāda mums voltus, ampērs. Tā kā skatāmies. Un, ka mums ir aķīts. Tūlīt pieliksim štromu. Pielikšu jums kaut kā tā, lai jūs redzētu. Bet te ir štroms mums. Tagad mašīna nav mums laista augstu. Pastīsimies, cik viņam ir. Tā. Cik ta mums te rāda? Divpadsmit 31 augstam ir. 12,31. Jā, tā kā tagad mēģināsim piestartēsim, pastīsimies, cik viņš nokrīt pie starta. Davai, aiziet! Redzējām, nokrita mums līdz 9. Tā kā domāju, kad jāmaina aķis ir. Tā kā neko, mainam aķi. Tagad mums būs maziņš diskusija par to Webasto, kāpēc viņa ir nobloķējusies. Es sapratu, kāpēc viņa sabloķējusies, jau sanāk 2. reizi. Varbūt sākumā pieņemsim, ka meistars tur nomainīja to pumpīti, kas tur pie motora, varbūt tas tur bija beigts, jā, viņš man nepūta siltumu vispār iekšā, labi, pieņemsim to, viņš atbloķēja vaļā, viss man gāja. Un tagad uznāca bija lielāks, tur bišķi kaut kādas sals pie -5 laikam, nāka no rīta, slēdz ar pulti un nekas neiet. Es domāju, bija tā, ka to pulti viņš aizgāja, viņš no aķīša paņēma to strāvu, cik viņam vajag, bet pietrūka. Un vienkārši aķīts sēdās un viņš to peču atslēdz vaļā, nobloķēja, lai tu varētu pielaist mašīnu, lai pietik strāvu, lai varētu pielaist mašīnu. Tāpēc viss tas notika, tas viss dēļ akumulātoru. Bet, ja tu pieņemsim, kā manā gadījumā, es tagad atnācu, kā redzējām, pamērīju visu mašīnu piešķīlu, Webasto momentā aizgāja. Viss viņam uzreiz aiziet, tāpēc, kad pielaižot uzreiz sāk viņi lādēt akumulātoru. Un viņam tā strāva pietiek tam Webasto, bet reiz es slēdzu ap pulti, viņš tā kā ieslēdzās, bet viņam pietrūkst un viņš viņu rubīja nost. Tā kā visur ir problēma akumulātoru, es domāju, tas viss jau man bija no paša sākuma. Vēl arī pastījos, tur iekšā stāv, ja nemaldos 20. gada, tas aķīts jau 5 gadi, 6 ir, var teikt, jā, 5 gadi aķītim, es domāju, kad viņa laiks ir, viņš vēl ir dzīvotājs, it kā jā, bet redz, BMW ir ļoti daudz bloku iekšā. Jā, tā pašām Webasto vajag vairāk strāvu, un tāpēc domāju, ka aķis ir savu nokalpojis. Un tagad arī es sarunājos esmu jaunu aķīti, arī AGMs. Jā, 95 ar kaut kādi 95 amperstundas un tajā, vai 95 ampēri un 860 laikam, vai 900 kaut kas tāds. Jā, un to nopirkšu un liksim iekšā, es domāju, un aizmirsīs visu to problēmu
un atkal būs labāk šķilsies viņš, jo, es saku, man arī šķīlās viņš vasarā, un arī tagad tāda gurdena no rītiem šķīlās tā mašīna. Tā kā jā, pievēršam arī, jūs pievērsiet ziemā vairāk aķītim uzmanību, jo aķīts ir ļoti svarīgs ziemā, tā kā jā, tā kā ja kādam ir basto iekšā, tas ir vēl vairāk ir izteikts, ka vajag tomēr labu aķītu, lai var pielaist. Tā kā tālūk, tā kā es domāju, viss tā problēma man būs atrisināta, un tagad jau nākamā pārēja mums būs, brauksim pakaļ diskiem, tā kā skatāmies. Zvanīja no plasta, man ir gatavi diski, draugi, jā. Nevaru sagaidīt, ieraudzīt diskus, jau būs samontētām riepām, viss būs čiki, puki, smuki, jā. Bet tagad pa ceļam vēl es iebraukšu pie Raivuhas, man te maza problēma atklājās. Kā redzējāt, pirmie stāstīja par visām tām Webasto, par siltumiem, Webasto viss ir aķīti nomainīja, visi forši, viss slēdzās, bet izbraucot uz šosejas nevar riktīgi siltumu dabūt. Beigās, kas izrādās, jā, termostati. Viens no 2 termostatiem ir beigs, bet nezinu, kurš vajadzētu jau teoriju abus mainīt, bet man tagad nav īsti laika, jo man jālido tūlītās projām, es pamēģināšu nomainīt mazo, jā. Varbūt sajies, kā saka, tūlītās, tad arī brauc pie Raukas, samainīsim mazo termostatu, tad jau pastāstīšu, kā man tur gāja. Bet arī rekur tūlīt nākamā pārējais, es parādīšu, kā jūs varēs saviem BMW pārbaudīt kūlanta temperatūru, motora temperatūru, jā, vai jūs redzēt, vai jums ir tie termostati, veseli vai nē. Manā gadījumā, es braucot pa šoseju, man ir tikai 49-50 grādi, tā kā jūs ziniet, mašīnai jābūt 90 grādiem pareizi, nevis 50. Un tāpēc viņš arī riktīgi to mašīnu man nesils pa šoseju braucot. Pilsētā ir ok, normāls siltums, bet pilsētā es varu tikai 60 dabūt, 62, 63, vairāk nekādīgi. Tā kā jā, davai nākamā pārējas, mums parādīšu mazu pamācīgu, kā varbūt kāds zina, varbūt kāds nezina, varbūt būs kādam tas noderīgi. Parādīšu jums, kā var ieiet iekšā priborkā un pastīties kūlanta temperatūru. Davai, skatāmies. Princips visiem vienāds pa lielām. Tagad nospiežam vienkārši, lai lampiņas, izslēdzam motoru, ieslēdzam, lai lampiņas tikai iedegās. Jā, rekur paturam šito pogu, kaut kāds 10 sekundes. Tā, turam. Tūlīt iedegsies, kā redzēt, tūlīt iedegās šitas un vēl paturam nedaudz kāds 3 sekundes, 4 un iedegsies rekur. Pavilksim bišķi tuvāk, rekur ir sistēma tests, rekur visāds te range, tanks, bet mēs meklējam numuru 19 uzslēdzam. Numuru 19, jā, rekur rakstīts unlocking, tagad paturam viņu, otrā pusē tūlīt tās atbloķēsies vaļā, rekur redzēt, off, uzspiežam off. Paturam, un tagad uzspiežam no sava viena numura pēdējos 5 ciparus saskaitam kopā. Manā gadījumā tas ir 28. Paturam pogu un rekur viņš tagad ir atbloķēts. Tagad mēs ejam uz numuru 7. Rekur ir sensori valojas. Tur vēl viss kaut ko rekur apstīties, jā. Bet mūsu gadījumā tagad paturam un parādīsies kūlanta temperatūra. Reki ir manā gadījumā 58 grādi. Kā jau teicu, man pa šoseju braucot ir tikai 49-50. Es domāju, tas tīri normāli nav. Un tie termostati ir beigti. Tā kā vienīgais jautājums ir, kurš termostats ir no viņiem beigts. Tagad arī var pielaist, un viņš tagad pielaižam. Un motors strādā, un tagad jūs varat braukt un pārbaudīt savu temperatūru pa šoseju. Jo ārā redzam, kā ir mīnus 3 grādi, bet man iekšā siltums it kā nāk, bet tāds pavēs. Jā, jo termostati nevar dabūt normālu temperatūru 90, 49, 50 grādiem, tur nekas arī nebūs. Bet, kā ziniet, BMW ir 2 termostati, ir mazais un lielais. Tā kā es noriskēšu, kā teicu, nomainīsim sākumā mazo un tad vēlreiz to pašu procesu izdarīsim, pastīsimies kāp temperatūru, ja nekāp, tad mainīsim lielo. Tā kā jā, labi, skatāmies, tagad pārvietosimies jau pie Raivuhas. Kādam interesē, variet zvanīt Raivuham, mastāšu varbūt aprakstā kontakts. Te ļoti labs servis ir, viņš tādā nomaļā vietā pie Ķekavas, bet čalis māk visu taisīt, jā, ja kādam vajag zvaniet Raivuham. Es tikai pie viņa savu tačku taisu.
Tā kā viņam tur daudz mašīnas un klienti ir. Tā kā jā. Labi, es jau tūlīt klāt. Iesim pastīties, kas tur ko un kā. Tiešām, tu lieta kaut kas tas ūles, tiešām. Es saku nesaprotu, par ko tu kur te redzi. Ne? Kaut kādā jāmaina tā vakarnieka, varbūt pamainīt tos, bet blīvi. Jā, varbūt, jā, reki vēl solojās. Tā vaku mainīja, ja? Jā, blīvi mainīja. Pazīstam firmu šitā? AIC kaut kādu. Vāns viss samainīts mums ir. Te var redzēt, viss nolīts, sagāzās. Man tad patīk paļāk, nav profesionāli mūdeni. Vajadzēja Komentātori gan jau to pateic, nav profesionāli. Visu uz ātro. Jā, un tur. Ārā augstumā, lai viņš bišķiņ atdzies, pārbaudīsim, viņš ir teikts vai nav. Izskatījās, ka šitais bija beigts. Viņš laiž garām pārbaudījām. Un tā tūlīt tās vēlreiz piestāsts, kas ir patīk. Portīnieka HDNSL tagad apdraudēti saķeri štele, zosri ģenerē, koks un taisni serveidē, krāslā spiežot jūtu, kad mana aura levitē. Sportīnieka HDNSL tagad apdraudēti Rezumē par termostatu. Diemžēl mazais termostats mums nepalīdzēja tikt pie grādiem lielākiem, jā. Jo būs jāmaina laikam abi divi. Jā, izbraucu, nekas baigi nemainījās. Pilsētā uzkāp līdz 60 grādiem, un tas arī vispār šosē, vispār 43, 44 kaut kādi. Jā, vakumsūknis nomainīsim, uzliksim jaunu. Un pie reiz arī lielo termostatu ar visu ūdens sūkni, lai tur vairāk nav jāpieķerās tajā lietai. Visu, lai tur var aizmirst, būs jauni termostatu, ūdens sūknis un viss. Tā kā tālūk. Labi, beigsim pļāpāt, davai braucam, parādīšu beidzot jums tos diskus, jau esam aizkavējušies. Davai laižam. Mājās atvedu diskus, lai parādītu jums, kā diski izskatās uz riepām samontētām. Kā smuki disks sēž iekšā riepā. Jā, un izskatās vienkārši, man liekas, afigēni izskatās, jā, man patīk. Tā kā parādīšu jums tūlītās, kāds tā beigās tas kopskats ir uz tiem diskiem, re, kur ir. Hopā! Skatamies. Šādi te izskatās mums tie diski ar riepām. Nu, kā patīk? Es nezinu, man baigi patīk. Pastamies, kāds krāsojums. Viņš tā kā grafīts tumšs ir ar melns, iekšā graudu riktīgi smuki. Viņš saulē riktīgi tā spēlēši tie graudi. Bet jā, no tāluma liekas, ka melni. Jā, šitā paskatās. Nu, pa lielam, bet jā, kad tuvāk liekas, viņš tā kā grafīts spēlē. Pastamies, kā smuki riepiņa diskā. Liela mala ir riepai aizsadzi. Riepas tiešām baigi labi izstāstās. Nu, ir tādas riepas, kas ir, pieņemsim, taisnas, jā, ka man bija šitās riepas. Tāds kaņķiks baigais nav, ja skatās. Viņš tāds taisnas liekas, ka disks ir, nu, līdz ar, bet šitas ir smuki izstāstās. Nu, priekšējiem diskiem arī sanāk kaņķiks ir, riepiņš šitāds. Tā kā jā, kā jums liekas, labāk būtu sudraba, vai šitādi būs. Vēl, kad sasēdinās to autiņu, man liekas, iztīsies bombīgi. Saulēņi forši tā spīdēs arī. Tā kā jā, protams, arī parādīšu aizmuguri, kā izstās. Kā džeki krāso blastā. Vispār viss čotka. Neviens paķuks nav, viss te smuki noslīpēs, lai tu uzreiz var likt virsū. Viss sabalansēts ar melniem atsvariņiem. Vispār krūti, es teikšu krūti. Jā,
Un vēl plānā ir, es domāju, nāks tuvāk, ka likšu virsū. Plānā viņiem uzlikt virsū keramiku, es domāju, es likšu virsū keramiku, lai viņi foršāk mazgājās tie diski, es domāju, būs bomba vispār. Man ir keramika diskiem speciāli, un tas redzējuši. Bet te jau ir tukšs. Pasūtīšu vēl vienu no Geon, varbūt kaut ko savādāku, bet domāju, keramika obligāti uzliks. Tā kā jā, draugi, diski izstāst šitādi. Nezinu, es esmu baigi apmierināts un tiešām, man liekas, izstāst dzīvē vienkārši bomba. Tā kā tā, draugi, šitās mums sanāca šitas te video. Nezinu, varbūt bišķi šoreiz sanāca pagarāks. Un ierakstiet komentārā, vai man taisīt otro epizodu, otro sēriju šitam video. Jo doma ir nākamajā sērijā jaukt ārā amīšus, atspers ņemt nos, skatīsimies, varbūt liksim jaunas amīšus, atspers tošanu liksim, un tad jau redzēsim rezultātu, kas mums tur beigu galā sanāks ar šitiem diskiem, kāds semīts vispār kopsumā iztīsies sasēdināts. Nu, iztīsies, man liekas, jābūt ir bombīgi, jā, vēl sapulēsim. Tur arī viss būs, domāju, sanī nākamajā sērijā. Bet, nu, kaut kā tā kā ierakst komentārā taisīt nākamo epizodu vai nē. Nu, ko, draugi, visiem tad laimīgi jauno gadu. Patika šitais video, patika uzliest to laiku. Daudz laikus lietas un, jā, protams, abonē kanālu, ja patīk šito kontentu, ko es taisu. Un, kā saka, tiekamies varbūt drīz jaunajā epizodē vai kādā citā video. Tā kā, davai, čau, tiekās citos vidikos, davai. Viņa mani numā